Netik sen es saņēmu jautājumu, kā labāk ceļot laikā. Tas bija tāds jautājums pa jokam vairāk, bet tā kā mēs katru dienu praktiski ceļojam laikā, piemiedzam ar aci, tad man gribējās atbildēt uz to arī no psiholoģijas viedokļa. Ko es domāju ar to, ka mēs gandrīz katru dienu ceļojam laikā? Es runāju par to, ka mēs izmantojam šīs laika mašīnas, ko sauc par atmiņām un iztēli. Un, kā zinātnieki ir atklājuši, ne atmiņas, ne iztēle nav nekas statisks un nemainīgs. Prāts mēdz, piemēram, paņemt atmiņas un sadalīt viņas daļās, kaut kādu daļiņu izdzēst pavisam, ka mēs vairs neatceramies, daļiņu atkal sagrozīt un vispār pārkrāsot pavisam citādāku. No attiecīgā brīža, kad tu atsauc atmiņā šo notikumu pagātnes, ko tu esi iemācījies, kādi ir tavi uzskati un tam līdzīgi. Un tāpat arī iztēle. Līdz ar mums viņa attīstās un mainās. Un, ja agrāk varbūt bērnībā mēs izmantojām iztēli, lai radītu kaut kādus tur fantāzijas tēlus un būtu jautrāk spēlēties, tad tagad mēs visu laiku izmantojam iztēli, lai mēģinātu paredzēt, kāda būs mūsu nākotne vai kas mums būtu jādara, lai tur nākotnē kaut kas notiktu tā un tā. Un, jā, tā ir reāli tikai iztēle. Bet šīs divas laika mašīnas var ļoti superīgi izmantot savā labā. Un, piemēram, divas ašās lietiņas, ko es varētu ieteikt pamēģināt, ir viena būs paņem kādu atmiņu, kura nav tik patīkama, bet varbūt arī ne pati briesmīgākā, lai tu arī viegli tā kā emocionāli tikt ar to galā. Var sakot tādu atmiņu, kur tu vēlētos, kaut tu būtu viņu tā kā atrisinājis, uzvedies kaut kā citādāk, labāk, un tev ir kaut kāda tā nemiera, tāda kņudoņa iekšā par šo atmiņu. Tad paņem viņu un iztēlojies, ka tu iekāp tajā ķermenī. Cik nu ir iespējams, tu redzi to, ko tu redzēji tajā dienā, tu dzirdi to, ko tu dzirdēji tajā brīdī, tu saodi, jūt visu, ko tu sajūti tajā brīdī. Un tad, kad tu esi iekļūs tā kā savā pagātnes ķermenī, tad paskaties šādi uz savām rokām un atgādini sev, ka tu neesi tas vecais tu. Tu esi atceļojis no nākotnes. Un esi gudrāks, tev ir mazliet vairāk pieredze, pat ja kaut vai tikai par vienu dienu, un tu kaut ko iemācījies. Ja? Un tad ņem kā aktieris un izspēlē šo ainu tā, kā tu gribētu to atrisināt tagad. Un mēģini šo līdz tam brīdim, kad tev sāk likties, vispār šī atmiņa nemaz nav tik briesmīga, jo tu esi radījis jau tā kā alternatīvu versiju, kā būtu varējis notikt, un izspēlējis to tā, it kā tā būtu taisnība, un smadzenes jau būtībā neatšķir, vai tā atmiņa tiešām tā notika, vai tu viņu tagad tikai izspēlē. Tā kā šādi var radīt sev lielāku iekšējo mieru attiecībā uz šo notikumu un atmiņu. Un tad par ceļošanu uz nākotni paņem kādu vienu lietiņu, ko tu ļoti, ļoti gribi iegūt vai darīt. Tad iztēlojies vai izliecies, kā mēs bērnībā bieži izlikāmies, spēlējoties tā. Mēģini arī tagad izlikties, ka tu esi jau tur, tu esi nākotnē, ja? Tev ir šī lieta, ko tu vēlies. Tad uzliec rokas uz sirds un ļauj visā savā ķermenī ieplūst tādai patīkamajai, siltai, tādai sajūtai, kas ir saistīta ar apmierinājumu. Un pievieno, tā kā tu esi savu emociju un jūtu meistars, tad pievieno šai apmierinātības izjūtai arī tādu tā kā atsvaidzinājumu sajūtu. Jo nākotnes tu, kas ir to visu iegūs, jau ir arī pa ceļam mazliet pamainījies. Tu vairs nepazīsti sevi tik labi, jo kaut kas tevī ir nedaudz izmainījies, uzlabojies, kaut kas ir noticis. Un tu savu nākotnes sevi īsti vēl nepazīsti pagaidām. Tāpēc ļauj izjust pret sevi tādu kā atsvaidzinājumu, kaut kas jauns izjūtu. Ja tev tā ir labāk, tad arī aizver acis un ļauj sev pavisam atslābt šajā ainā. Ainā, kurā tev ir tas, ko tu jau vēlies. Vari arī nopūsties ar prieku un atvieglojumu. Un izbaudi to sajūtu, ka tu esi
apmierināts un atvieglots, jo tev ir tas jau, ko tu ļoti, ļoti esi vēlējies. Tā kā jā, pamēģina paspēlējies ar šīm 2 laika mašīnām un, ja vēlies, protams, padalies komentāros, kā tev gāja.